Jūs no kurienes esat atbraukuši? Arona, Kusam, Adona. Nu, tas taču liels gabals. Jūs ar savām kājām vai piekabē vedāt? Šoreiz piekabē, bet ir būts arī ar savām kājām. Vai tāda veida pasākumos jūs regulāri piedalāties? Nē, es izlaidu nevienu. Jā, cik gadus jūs jau nodarbojaties? Tikai 2 mēneši. Tikai 2 mēneši? Pirmā sezona. Un tas ir jūsu tad pirmais pasākums? No šis 3. vai 4. biju Lietuvā. Pa šiem 2 mēnešiem jūs jau bijāt Lietuvā. 4 reizes. Bet kā tas ir? Tas ir diezgan, tas ir sporta veids vai hobijs? Visi abi kopā, gan hobijs, gan sports. Tas taču dod arī fizisko iekšā. Kā jūs sākāt nodarboties ar tāda veida hobiju? Nezinu, vienkārši tādu izdomāju nopirkt, kā nopirkt, tā arī aizgājis. Jūs jau esat iepazīstināts ar trasi? Tas vēl labāk, es nezinu. Tas ir kā pārsteigums, jā? Jā, tieši tā. Nezinu, kas tev sagaidīs. Tas tāpatās kā braucēties katra līkuma, katrs grāvis. Tu nezinu, cik viņš ir dziļš, cik viņš stāv. Un tas tādā veidā jūs arī gūstat adrenalīnu. Tieši tā. Kā jums noskaņojums? Labs noskaņojums, labs. Nu, kurīnis jūs atbraucat? Tepat no Prēļiem. No Prēļiem? Ar kvadrociklu braucat vai? Nē, pīkabē atvedām. Kā jūs domājat, kā šodien Dīna? Dīna, galvenais jau laika apstākļi ir feini, tā kā toļāk jau es domāju, ka viss izadūsīs. Ko jūs darēsiet, kāda programma? Nazinu. Tas ir pārsteigums. Varētu būt pārsteigums, jā. Nazinu runājis ar organizatoriem. Zinu, ka ir pasākums, bet tam piesavīnojas. Kā noskaņojums? Oi, ļoti labs noskaņojums, super. Cilvēki ir vien vairāk un vairāk. Jūs domājat, ka pasākums izdosies, jā? Nu, protams, kā tad ne? Vismaz paši priekš sevis. Dažos vārdos par pasākuma norisi negribat pastāstīt? Nu, 10. tā kā mēs jau lasamies kopā, pēc tam lūkšana būs baznīcā, pēc tam būs parāde 11. Un tad braucam apkārt Rušonas ezeram. 3 pilskalni, tilti, visādi sasarežģīti upes un, teiksim, garš tas ceļš būs, kaut kur maršruts 50 kilometri. Ja, te pa šito ceļu braukts. Tad brauks aiz Beržgales baznīcas šeit pa kreisi. Iet tāds, jau tāds lauku meža ceļš. Tas sākas tas vecais ceļš, ja? Uz šauriem. Tad pārbrauks te tos šaurus, te kur tāds tiltiņš, jā, mazs starp 2 ezeriem, jā, Kapiņu un Rušona ezers, jā. Tad šita tāda, ka iznāk kā pussala starp Rušona un Geraņimovas Ilces ezeru, jā. Tad piebrauks pie šitā te Blazeviču pilskalna, paskatīsies, jā. Viņš tāds nav sakols, bet, labi redzams, ka ir pilskalns, jā. Tad tālāk brauks nākošo pilskalnu, tādas kā pussalas galā, Lisja Gorja, ja? Tāds pats pilskalns tādā plašākā, tādā aizaugušā priežu meža vidū. Un tad no tā Lisja Gorja brauks atpakaļ atkal izbrauks tāda savienojums starp 2 ezeriem, Geraņimovas Ilces un Rušona, atkal tāda pāri, bet te ir labs ceļš, ja? Te lielais ceļš ir. Jā, un tad pa šito te ceļu brauks atkal uz šito pussalu, kas it kā izveidojasies starp Mušas ezeru, tāds neliels ezeriņš, un Rušonas ezera līci. Un tad brauks pāri, te pārie jābūt. Es te īsti nezinu, Andris saka, te būšot. Tādai upītei pāri, un atkal garām Mušas dīkiem, tādi lieli dīki, un te izbrauks uz ceļa, kas ir Priežmale Malta, tad nogriezīs pa kreisi, tāda tuvāk atkal Rušona ezeram, te es nezinu, vai brauks kaut kur vai ne, bet pa šito ceļu pamatā aizbrauks līdz šosejai, Rēzekne Daugavpils, un tad pa kreisi, jā, uz Aglonas pusi. Un tūlīt aiz tilta, pirms tilta šeit nav parādīts, jā, bet šeit ir ļoti tāds, varētu teikt, nozīmīgs, interesants piemineklis Latvijas atbrīvotājiem 20. gadā. Viņu noteikti ir vērts redzēt, un viņš atrodās, tur ir stāvvieta, ja?
autostāvvieta, visiem zināma stāvvieta tāda liela. Un drusciņās tās stāvvietas tur var piebraukt klāt ar transportu, tur vecais ceļš garām. Tas ir, kur Rēzeknes novads sākas, ja? Jā, kur tā aiz Rušanicas tā stāvvieta. Un pie tās stāvvietas tā drusku uz malu blakus, jo vecais ceļš drusku šeit ir gājis, ja? Viņi tur pat asfalts saglabājas, viņš pat nav pārāk vecs, tas vecais ceļš, ja, tur. Un tad tūlīt aiz upītes atkal pa kreisi brauks pa tādu, meža ceļu un uzbrauksies šeit Rušanicas pilskalnā. Tas ir sakops Rušanicas pilskalns, te ir informācija, ļoti interesants, ja, te ir baltu somagu Latvijas, teiksim, priekšteču dzīves vieta pirms mūsu ēras, ja, kaut kur pa tādā laikā. Un tur informācijā vairāk ir. Ot šeit tas no pilskalna, tad atkal tie pa mežu brauksiet droši vien līdz Soldānam, ja. Tāda atpūtas māda. Dēļ vienas dienas baigi daudz tīs? Nav daudz. Par mīra, labklājības ceļu, lai mūsu vadības varenais un žēlsirdīgais Dievs, lai mēs atvērs mūsu pavadāšamā ceļā, lai mēs mīrīgi, veselīgi un priecīgi atsagrīstos atpakaļ. Dievs, tu Izraēla dālim ir līpori jūrā, kā pa sauzu zemi, tu liki zvaigzne rūdni ceļu pie tevis austrumu gudrību. Dari mūsu ceļu laimīgu, laiku mīrīgu, liec, lai tavs svētais eņģelis pavada mums un mums palīdz sasniegt mierki, un arī dzīvot tevoties gaigu un ļaunumiem nonākties mūžīgos svētlaimes vārtiem. Dievs, caur savu kalpu Abrahamā izvedi no Haldējas zemes Ūras pilsētas un arī tūlūkā ceļa viņu laimīgi vadīja. Tevi lūdzam, sargoja mūs, tavus bērnus, kungs, esi mūs aizstāvis, visos mūsu gaitos, karstumos, siltumos, veldzi, nūkuramos turptumu, sargoja mūs no soltumu un nagaisa, līdz mūs pareizi dūvai mūs un palīdzēju. Lai tava vadība novērš visas nelaimes un ļauj mūs laimīgi atsagrīstīs mojos. Dievs, esi ar mūsu lūgšanos, laimīgi nokārtoju šo ceļojumu, lai visos grūtībos saņemtu tavu palīdzību. Lai svētī jūs, mūsu varenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Amen.
apēt pie beņta, lai tu neizkrīt kādā līkuma ārā. Būtu labāk, jā. Ņems vai? Nē, paldies. Kā jums jau pirmais posms? Pagaidām? Jā. Nekādu vainu. Gaidām kaut ko aktīvāku. Gaidām action. Tas jau bija tikai iesildīšanās, vai ne? Mēs jau esam iesildīti. Izbraucot no Valmieras, jau mēs iesildījāmies. Ivo man jau teica, nē, tur tikai tāds legato, zin, tāds mierīgs tāds viss. Es tā domāšu, kas katram ir mierīgs, ne? Jā, Ivo saka, nē, dubļus nevajag ne par ko. Vajag. Ieved. Vajag obligāti. Iekšā dzīvos viņai varianti nebūs. Skaidrs. Pasvaltu mēs mājās varētu pabraukt. Nē, man tā Ivo, noteica. Es tā saku, Ivo, ko darīt? Kādu maršrutu izskatīt? Bet nē, būs izskatīt. Pasit, es pailgšu to pedālu. Tik atceramies, ka šeit vēl sprūst. Vai dabujam to sprūstu sākumā? Es vairāk, kas tam nedabūs. Pedāli nebūs, ne? Piepaceļam. Viņš ir. Tūlīt redzēs. Pagaid, varbūt ceļam uz sāniem un vieglāk strādāt, ne? Vēl. Top, re, kur ir. Kur to viss? Dāvīgi. Es pat neredzēju, kur viņš viņu iebā. Tu viņu redzēju. Jā, pakšāņi tiek. Tu viņu salūkoji? Re, kur. Jā, būtu. Re, kur ir. Nā, cīduši. Mēs nepalīdz. Nevar Nevar skrūvi, redzi, viņi ir iekšā. Viecam. Tajā metālā. Būtu kaut kas garāks. Garāks kaut kas. Ar ko varētu viņu tā kā pastumt, nu? Ir to plasmasu. Iedos pačikam. Plasmasu paņem. Ar tev kaut kas garāks ir? Tagad viņš atdūrā. Uzlaic plasmasu. Jā, tas klipi. Ja gribas otrs, man es padalā kādu. Kas var pateikt? Kas te notika? Kas te notiek? Kāds var Tur pateikt? meitenēm jāiet jāprasa. Viņas izstāst. Viņas mekāniķus veku. Ilon, izstāst, kas šeit ir noticis. Jā. Pastāstiet. Kas šī virtuvē bija? Kas notika ar kvadrociklu? Nerunāsiet. Meitenes negrib runāt. Viņas grib braukt. Un kā jums patīk pirmais posms? Utekļains. Utekļains. Jaunatīšs. Kādas prognozes uz turpmāko optimistiskas, ka labāk būs, ne? Bet principā jums patīk, ne? Sākums. Sākums? Ne. Neskatoties uz ķibelēm. Tas ir sīkums. Jūs bieži piedalāties tāda veida pasākumus? Gandrīz vai katru reizi braucam līdzi. Bet kāds arī no jums brauc pie stūres? Ja vajag, te brauc pārsimt metrus. Un no kurienes jūs esat? Madona. Tur ir tas kvadrociklu meka. Galvaspilsēta. Jā.
taisni brauc, pilnīgi taisni ārā. Ļoti labi. Negāzē, tikai negāzē. Apcēl pilnu. Taisni, tikai taisni, jā. Negāzē, negāzē. Pa vienam braucam. Nu labi, skaties. Negāzē! Nu pagaidi, blit! Negāzē, veči! Dils taču nav mūžīgs. Pagaid, man āmuris ir mašīnā. Nu labi. Tikai bez gāzēšanas mierīgi. Negāzē, mierīgi. Mierīgi, negāzē. Taisni. Labi. Negāzē, mierīgi. Pa baļķīšiem brauc, pa baļķīšiem. Pagaid, tu jau pagaid. Bez gāzes, mierīgi. Nē, pagaid. Ei, pagaid. Ei! Pagaidi. Tā. Pagaidi. Davai mēs esam šeit. Protams, šitā te iekšūkosim, no? Ew, pagaid, stop! Sākiet palīgā visi. Dzirdi? Runāju. Davai. Pagaid. Stop. Brauc tikai pa baļķīšiem. Pagaid. Davai, mierīgi. Negāzē, mierīgi. Davai. Taisni, tikai taisni. Baigi forši, ideāli. Ir taisni, tikai taisni brauc. Nē, bez gāzes mierīgi, tev tā vispār nav. Taisni, tikai taisni. Piefilmējos.
Mēs uz augšu braucam, tu varbūt ar tur vari no augšas pafilmēt. pastāstīt, tā ļoti viens interesants fakts. Nu, drusku pieslāpējam. Pieslāpējam. Ko šēriņš, šis lielums izsit ar ūdeni? Jā, bet tev ir jā, bet es it kā ķipra līda to taču, kofīgi jāņem vienkārši. Nē, tagad nē, viss kārtībā. Pēc tam lai pietiek, lieciet, jā. Tātad daudz es nestāstīšu, jā, vēsturnieks neesmu, par tādu kaut cik patriotu gan uzskatu sevi, gan Latgales, gan arī Latvijas, jā. Un uzskatu, ka Latgale nav atdalāma no Latvijas un ka tas ir kopīgi un faktiski Latvijai pēc tiem pēdējiem, kas, teiksim, tādiem vēsturiskiem datiem ir Latgalei bijusi ļoti liela nozīme Latvijas valstiskuma nodibināšanā. Sākot ar 17. gadu, kad notika šeit kongress un kad pieņēma lēmumu, ka Latvijā ir 3 zvaigznes – Latgale, Vidzeme un Zemgale Kurzeme, jā. Tā, tad varu par šo pieminekli. Par šo pieminekli ir stāsts tāds, jā. Mēs daudz esam dzirdējuši par Bermondiāti, kas bija, teiksim, tur Kurzemē
ap Rīgu, Rīgā, jā, visas tās cīņas un atbrīvošanas cīņas un latviešu neatkarības cīnītāji, nu, ļoti daudz varonīgi cīnījās, par viņiem arī ir filmas uzņemtas dažādas Rīgas sargi un arī citi, jā. Šeit par Latgali varbūt ir mazāk, jā, mazāk. Jo it kā es nezinu, pat arī šis piemineklis tāds varbūt, nu, izskatās, nu, netik varbūt sakopts, kā gribētos neko. Viņš arī padomju laikos ir bijis nogāsts, jā. Šis piemineklis nogāsts. Šo pieminekli vēl pirms neatkarības atjaunoja Aglonas dekāns Andrejs Aglonietis. Viņš bijis te kaut kur krūmos, es arī to pat nezināju, jā. Ir atjaunots. Kādā sakarībā? Nu, šeit arī ir rakstīts, jau šī pieminekļi ir rakstīts, tātad 3. Jelgavas kājnieku pulka cīņu vieta, 3. Jelgavas kājnieku pulka cīņu, 3. Jelgavas kājnieku pulka cīņu vieta uzvaras gājienā pa Latgali, jā, ļoti skaisti. 20. gadā 15. janvārī. Un šeit tas, nu, ļoti arī tāds cildinošs un daudz nozīmīgs apakšā ir uzraksts, jā, mēs nesām sauli, brīvību un patstāvību Latvijai. Ja tā ņem pa lielam, jā, tātad šeit ir bijušas, cik var noprast, izšķirošās kaujas, kurās Latvijas neatkarības cīnītāji uzvarēja padomju Krieviju. Tā ir fantastika, jā, mēs pat nevaram iedomāties, ja mēs kaut kur sportā, ja kaut kur priecājamies, kāds sportists mūsēs, tu bokseris vai hokejists vai vēl kaut kāds ir, nu, spējīgāks par lielvalsts, bet šeit, teiksim, izšķirošās kaujas. Kāpēc šeit? Šeit ir ezeri sajiet, liels ezers, Rušona ezers, un tur vesela virkņa tāds Zoula ezers, purvi, principā šeit tāda šaura pārēja. Un šeit arī, nu, tāda bolševiki, lielinieki, kā viņi sauca, komunisti aizstāvējās, un tur nāca no tās puses, ja, nu, kā teikt, no Aglonas krustojuma puses, no Daugavpils puses atbrīvotā armija, un šeit bija izšķirošās kaujas. Tad sarkanie bolševiki ar kaunu un negodu bēga tālāk līdz pat Krievijai. Līdz tam, ka viņi tika sakauti, un pats Leņins parakstīja miera līgumu uz mūžīgiem laikiem. Šeit tāda ļoti varbūt svarīga, nu nevarbūt, bet tā ir tiešām svarīga vieta, varbūt nedaudz aizmirsta. Piemirsta. Kādreiz, kad strādāju skolā, mēs šeit braucām parasti ar jaunsargiem, ar zemes sargiem, svinīgos zvērestus šeit pieņēma, un, nu, dažādi tādi bija, nu, patriotiskās audzināšanas pasākumi. Jūs arī šeit zināsiet. Un skaisti tas, ka šeit Jelgavas kājnieku pulks. Un tas nenozīmē, ka tur bija tikai jelgavnieki, nu, dažādi, vienkārši, nu, tā nosaukums, jā, tam šeit piedalījās vairāki, jā. Protams, ir jāatzīst, ka arī liela nozīme bija poļiem, kas palīdzēja, ļoti liela nozīme poļiem. Viņiem Višķos arī ir uzstādīts piemineklis kritušajiem karavīriem kapos. Arī igauni palīdzēja, lietuvieši un arī vācu. Ja? Arī bija tāda vācu. It kā mēs tur rāda Rīgā karojumu pret vāciem, šeit vācu bataljons palīdzēja izdzīt sarkanos no Latvijas. Bet, nu, pamatā tas bija, nu, latviešu gribēšana, latviešu noteikts. Tā tik daudz, jā. Tā pārāk es arī varbūt neesmu tik dziļi. Ir tāda grāmata. Par šīm kauju vietām ir aprakstījis bijušais Latvijas virsnieks Pēteris Rucītis.
Zin kā, mēs domājam, mēs nostāsimies visi tā kā rindā un nāksim uz šejieni. Braucam arī garām tad, ja?
A kur tu brauksi, kokos? Ej uz Andreja pusi, Andrejs tūlīt brauc. Vari sākt filmēt. Reta no turien. Dod virsū. Vai uz priekšu.
Tur mūžīgs lamāš, viņš nebrauksim ātri, viņš mūs dadzīs, man liekas. Drusku vajadzēja tāda ekšana par reizē. Tāpēc tikai pilskolā un pilskolā. Te jau jāmka. Kas tur ir? Vēl viens dubļos iekrīt. Nu, tur jau все. Patīk. Un blin, cik dzīvi jau. O! Viss! Pārdodu kvadratciklu saucam. O, no, nē, mēs nelīdzam.
palīdīsim, da? Tu gribi peldēt atpakaļ? Nu, viņš pēc sūdiem smirt, pēc Nu, te tak ir... Minerāla vods. Jā. O, tad ir gudrs cilvēks. Valdemārs! Valdemār! Ivar, peldi uz šeit! Bet šitas traks vajadzīs, un čisto. Un viņš ielīst, kur tik dziļā. Nē, nu молодец, Valdemār! Tev cenas nav, super! Молодец, un vēl viens, Valdemār, neitālu, vēl viens! Brālis. Večiem vēl daudz braukt tā jūs. Ir norāda pulteņas un blokiem. Tur lejā arī, jā? Jā. Tev norādas ir tur? A kā pie tevis tur dzīvo? Tu kaut kur dzīvo? A tu vēl dubli puiši?
Tādas lietas. Super. Kurš vislabākais posms bija? Oi, viss labi bija. Nav tā, ka viens posms kaut kur. Viss kopā ir interesanti. Varu iet. Asfaltu vajag? Davai, braucam. Eju, tošina, braucam pie gimnāzijas uz asfaltu. Braucam uz asfaltu. Tā, paga. Mazais tev arī piecelties kājās, ja? Who can say where the road goes, where the day flows, only time? And who can say